Sveicināti! Krustnešu ierašanās 13. gadsimtā un 100 gadu ilgās brīvības cīņas. Vietējie valdnieki ar viltu pieveikti, kam sekoja 700 verdzības gadi, ar pilnīgu vācu pārvaldi un latviešu apspiešanu, kuru izdevās pārtraukt vien 20. gadsimtā. It kā 100 gadu izrauti no Latvijas vēstures, bez saviem valdniekiem un augstmaņiem, bez savas inteliģences. Bet kā būtu, ja tajā tālajā 13. gadsimtā būtu izdevies atsist krustnešu iebrukumus, apvienot šeit mītošās baltu ciltis un izveidot savu valsti jau tad? Ir neiespējami pateikt precīzi, kā būtu, ja būtu. Šis kanāls ar tādām lietām nenodarbojas. Tomēr ir viens piemērs, kas ļauj mums ieskatīties tajā, kāda varētu būt bijusi šāda alternatīvā vēsture. Tas ir mūsu dienvidu kaimiņš Lietuva. Tieši lietuviešiem izdevās jau tālajā 13. gadsimtā apvienoties zem viena valdnieka un izveidot savu valsti. Lietuviešiem izdevās atvairīt krustnešu uzbrukumus un vēlāk 15. gadsimtā jau kopīgiem spēkiem ar Poliju sakaut Vācu ordeni to galvenajā mītnes zemē Prūsijā un padarīt to par savu vasaļvalsti. Bet vai tas reāli padarīja seno lietuviešu dzīvi un vēstures gaitu savādāku nekā latviešiem? Kādos apstākļos dzīvoja vidējais lietuvietis savā Lietuvas valstī? Kādi bija Lietuvas valdnieki, augstmaņu klase un inteliģence, kuras Latvijas vēsturē pirms 19. gadsimta tik ļoti trūka? Atbildi uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Pirms sāku šo apskatu vēlos norādīt, ka šī raidījuma mērķis nav uzsākt strīdu par to, kam labāka vēsture. Un lai gan šajā video runāšu par vairākiem neglaimojošiem Lietuvas vēstures faktiem, mans mērķis nav nevienu nonievāt. Viens no kanāla Laika doma galvenajiem mērķiem ir veicināt draudzību starp vienīgajām divām mūsdienu baltu tautām un kopīgi meklēt iemeslus un risinājumus gan mūsu senatnes, gan tagadnes problēmām. Mācīsimies no vēstures un būsim vienoti. Lietuviešu valsts 13. gadsimta vidū lietuviešiem patiešām izdevās tas, kas tajā pašā laikā mūsdienu Latvijas teritorijā neizdevās zemgaļu, sēļu, latgaļu, kuršu un lībiešu valdniekiem. Vienam no lietuviešu valdniekiem, Mindaugam, izdevās gan ar diplomātijas, gan ar varas palīdzību apvienot Lietuvas zemes zem vienas pārvaldes un izveidot savu karaļvalsti. Sīkāk par to, kā tieši tas notika, varat uzzināt citā šī kanāla raidījumā, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Viss gan nenotika tik gludi, kā varētu likties. Apmaiņā pret savas valsts atzīšanu Mindaugs bija ar mieru atdot Vācu ordenim vairākas baltu zemes. Zemes, par kurām viņam varbūt nemaz nebija teikšana. Viena no šīm zemēm, Žemaitija, kura atrodas mūsdienu Lietuvas ziemeļrietumu daļā, savu piederību te ordeņa, te atkal Lietuvas zemē 2 gadsimtu laikā mainīja vismaz 5 reizes. Vēl viena no šādām zemēm bija arī Sēlija, lai gan nepavisam nav skaidrs, vai Mindaugam vispār bija kādas tiesības to izmantot kā savu līgumu kārtošanas objektu. Viss 13. un 14. gadsimts Lietuvai pagāja saspringti ar daudzām cīņām. Lietuvas valdnieki te pieņēma vai vismaz solījās pieņemt kristietību, te atkal to atmeta. Daži tiecās pieņemt katoļu kristietības versiju, citi atkal, izmantodami austrumslāvu kņazistu novājinātību, pārņēma varu tajās, un nu jau bija gatavi pieņemt austrumu ortodokso kristietības versiju. Tāpat notika arī ar politiskajām un militārajām savienībām.
Te viens valdnieks izlēma uz laiku sadarboties ar krustnešiem, lai nostiprinātu savu varu Lietuvā, te atkal sadarbojās ar austrumslāvu bajāriem, lai tie palīdz atkauties no krustnešiem, vai vienkārši no citiem varas tīkotājiem pašā Lietuvā. Tomēr visniknākās cīņas visu šo laiku joprojām notika ar Vācu ordeni. Visā 200 gadu ilgajā laika posmā ik gadu notika vismaz 2 vai pat 3 savstarpēji kara gājieni. Pirmās pilsētas Lietuvā sāka parādīties nedaudz vēlāk nekā Latvijas teritorijā. Tādas pilsētas kā Viļņa, Trāķi un Kauņa tika dibinātas 14. un 15. gadsimtā. Protams, šīs vietas bija apdzīvotas jau agrākos laikos, taču tās nebija ieguvušas pilsētas tiesības un nebija izveidojušies kā lieli tirdzniecības un amatniecības centri. Pie tam, par spīti tam, ka Lietuva nebija militāri pakļauta, šajās pilsētās lietuvieši parasti neveidoja iedzīvotāju vairākumu. Tajās bez lietuviešiem bija sastopami arī daudz austrumslāvi, jeb rutēņi, poļi, žīdi un arī tie paši vācieši. Atsevišķās vietās arī tatāri un karaīmi. Karaīmi bija tjurku izcelsmes tauta no mūsdienu Krimas teritorijas, kurus lietuviešu valdnieks Vītauts atved uz Lietuvu kā savus apsargus. Acīm redzot, viņš pilnīgi neusticējās vietējo kareivju uzticamībai viņu aizstāvēt, jo viņam varēja būt daudz ienaidnieku no vietējo lietuviešu puses, kuri neatbalstīja viņa politiku Lietuvā. Šo Vītauta apsargu karaīmu pēcteči sastopami Lietuvā līdz pat šai dienai. Jau viens no slavenākajiem lietuviešu valdniekiem, Gedimins, kurš valdīja 14. gadsimta pirmajā pusē un dibināja Viļņu, zināms ar to, ka viņš sūtīja vēstules dažādām Eiropas pilsētām, aicinot turienes garīdzniekus, tirgoņus, amatniekus un citus speciālistus apmesties Lietuvā un attīstīt tur savas amata prasmes. Tā kā jau šajā agrīnajā Lietuvas valsts laikā demografiskā situācija Lietuvā nebija nemaz tik atšķirīga no tās, kāda tā bija novērojama Livonijā. Latviešu un lietuviešu senči lielākoties apdzīvoja laukus, bet pilsētas bija visai multietniskas, un parasti tajās ne latvieši, ne lietuvieši neveidoja vairākumu. Taisnības pēc gan jāpiemin, ka līdzīgi bija arī ar daudz citām pilsētām visā Eiropā, kur lielais vairākums iedzīvotāji bija vietējie zemnieki, bet pilsētās to komerciālās nozīmes dēļ parasti uzturējās daudz ārzemnieku. Runājot par valodu, 13. līdz 15. gadsimtā Lietuvas etniskajā teritorijā zemnieki un lietuviešu izcelsmes valdnieki ikdienā lielākoties runāja lietuviski, taču valsts pārvaldē ļoti liela nozīme bija arī austrumslāvu, jeb rutēņu valodai, kuru izmantoja kā galveno rakstu valodu. Bet ārējā diplomātiskajā sarakstē, īpaši ar rietumu valstīm, vairāk izmantoja latīņu valodu. Tas izskaidrojams ar to, ka latīņu un grieķu valodas līdz pat 13. gadsimtam latīņu rietumos un grieķu austrumos dominēja kā augstākā līmeņa iekšlietu, diplomātijas un izglītības valodas lielākajā daļā Eiropas, jo tās bija oficiālās baznīcas valodas, kuras bija pārņemtas kā mantojums vēl no rietumu un austrumu Romas impērijām. Vietām, kur attīstījās agrīnā kristietība un kurām jau pirms tam bija izveidojusies spēcīga rakstu tradīcija, kuru izmantoja visās dzīves jomās. Viens izņēmums bija baznīcas slāvu valoda, kuru izveidoja Bizantijas impērijas mūki, kad vēlējās izplatīt kristietību slāvu zemēs. Šī valoda pastāvēja tikai kā rakstu valoda, bet neviens cits to ārpus baznīcas sarunu valodā neizmantoja.
Slāvu zemēs, atšķirībā no Romas impērijas zemēm un to tuvākajiem kaimiņiem rietumos, nebija izveidojusies spēcīga grieķu valodas zināšanu tradīcija, bet grieķu ortodoksā baznīca nevēlējās, lai slāvu zemes nokļūtu latīņu kristietības ietekmē. Tādēļ tie izvēlējās par labu jaunas rakstu valodas izveidei, ko lietot svēto rakstu pierakstiem un sludināšanai. To balstīja galvenokārt uz dienvidslāvu dialektiem, kuri atradās vistuvāk Bizantijai, jeb Austrumu Romas impērijai. Šī rakstu valoda vēlāk izplatījās arī visās austrumslāvu zemēs, kuras pieņēma grieķu ortodokso kristietības variantu. Vēlāk, kad Lietuva, izmantodama austrumslāvu kņazistu novājināto stāvokli pēc sakāvēm pret mongoļiem, pārņēma varu daļā no šīm teritorijām, lielākoties vēl pagāniskajiem lietuviešiem vēl nebija izstrādāta ne sava rakstu valoda, ne pieņemta rietumu kristietībā lietotā latīņu valoda. Tādēļ lietuvieši izvēlējās par labu jau eksistējošās slāvu rakstu valodas izmantošanai. Šajos laikos reti kura valsts Eiropā mēģināja ieviest savu nacionālo valodu kā oficiālo valsts rakstu valodu. Runājot par valodu, kuru lietoja Lietuvas valdnieki, vēl līdz 15. gadsimtam tā bija galvenokārt lietuviešu. Izņēmums varētu būt ar valdniekiem, kuri sāka apmesties austrumslāvu zemēs, mūsdienu Baltkrievijas un Ukrainas teritorijā. Tur daļa no viņiem ieprecējās rutēņu kņazu ģimenēs, un daļa pārgāja arī viņu ticībā. Tā rezultātā jau sākot no 13. gadsimta, bet 14. un 15. gadsimtā aizvien vairāk, starp lietuviešu valdniekiem ieviesās divvalodība, un tie, kuri dziļāk iesakņojās austrumslāvu zemēs, jau tad visdrīzāk pārgāja uz rutēņu valodu kā savu galveno valodu. 14. gadsimta beigās, pēc Krēvas unijas noslēgšanas, sāka notikt strauja Lietuvas un Polijas satuvināšanās, un varētu teikt, ka sākot no 15. gadsimta iesākās pakāpeniska Lietuvas valdnieku pārpoļošanās. Būtībā, sākot no 16. gadsimta, gandrīz visi Lietuvas valdnieki un liela daļa augstāko disciltīgo jau sāka lietot poļu valodu kā galveno valodu. Uzskata, ka pēdējais no Lietuvas diškunagaities valdniekiem, kas vēl mācēja runāt lietuviski, bija laikā no 1492. līdz 1506. gadam valdījušais Aleksandrs Jogalaitis. Taču tam nav atrasti stingri pierādījumi. Ir citi vēsturnieki, kas pieļauj, ka pēdējais lietuviski runājošais valdnieks bija Vītauts, kurš valdīja līdz 1430. gadam. 17. un 18. gadsimtā pārpoļojās arī mazākā mužniecība. Vien nedaudzi mužnieki saglabāja lietuviešu valodu. Visvairāk tās lietojums starp augstmaņiem jeb mužniekiem saglabājās Lietuvas Žemaities reģionā. Dzimtbūšana Lietuvā. 13. gadsimtā, kad izveidojās Lietuvas valsts, Lietuvas zemniekiem jau bija pienākums maksāt nodevas vai atdot daļu no savas ražas vietējiem valdniekiem. Neskaitot nodevas, zemniekiem jau bija pienākums ik gadu piedalīties robežsardzē, karagājienos un darbos, kas galvenokārt bija saistīti ar valstī nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanu, ceļiem, tiltiem un piļu celtniecību. Kā pirmais solis uz dzimbūšanas ieviešanu notika 1387. gadā ar Jagaļa reformu. Šīs reformas rezultātā izveidojās īpaša mužnieku kārta – bajāri, kurā katram bajāram bija piešķirti zemes gabali kopā ar visiem zemniekiem, kas tos apstrādāja. Zemniekiem nācās maksāt nodokļus un strādāt gan valdnieku labā, gan sava bajāra labā, bet tobrīd tiem vēl pastāvēja iespēja mainīt savu dzīvesvietu. Zemnieks vēl nebija piesaistīts konkrētajam kungam, taču jau šajā laikā pamazām sāka ierobežot viņu tiesības.
Un ja vēlies uzzināt ko vairāk par pašu dzimbūšanas sistēmu un kā tieši tā tika ieviesta Latvijas teritorijā, tad iesaku paskatīties citu šī kanāla raidījumu, uz kuru norādi atstāšu pie komentāriem. 1447. gadā tika pasludinātas Kazimira privilēģijas. Tā būtībā piesaistīja zemnieku pie noteiktās zemes un ir uzskatāma par dzimbūšanas sākumu Lietuvā. Mužniekiem aizliedza pieņemt pie sevis no citiem mužniekiem bēgušos zemniekus. Vēl mužniekiem tika piešķirtas tiesības pašiem tiesāt savus zemniekus. Nodevu un piespiedu darbu apjomi zemniekiem palielinājās. 1557. gadā tika ieviesta valaku reforma. Tā bija zemes reforma, kas skaidri definēja mužniekiem un zemniekiem piešķirtos zemes apjomus, kā arī nodokļu un klaušu darbu apjomus, kas katram zemniekam bija jāizpilda atkarībā no viņam piešķirtā zemes apjoma. Būtībā šī reforma skaidrāk definēja jau pastāvošo dzimbūšanas kārtību. Zemnieki nevarēja pamest savu zemi un ieguva lielāku dienu skaitu, kurš bija jāvelta darbam pie savas zemes kunga. Šī sistēma palika visai nemainīga visu laiku līdz pat dzimbūšanas atcelšanai Lietuvā. Vienīgā atšķirība bija nelielam Lietuvas zemes gabalam, kurš 18. gadsimtā Polijas-Lietuvas dalīšanas rezultātā nonāca Prūsijas valdījumā. Tas varētu likties dīvaini, bet tieši laiks, kad Lietuvas valsts sasniedza savu lielāko teritoriālo izplatību, un tieši laiks, kad senais ienaidnieks Vācu ordenis tika sakauts, bija arī tas laiks, kad lielākā daļa lietuviešu, jeb tieši zemnieku kārta, kļuva par nebrīviem cilvēkiem. Lietuviešu zemnieki šajā laikā tiesību ziņā īpaši neatšķīrās no tā paša laika latviešu un igauņu zemniekiem Livonijā. Jā, atšķirībā no latviešiem un igauņiem, lietuviešiem patiešām bija daudzskaitlīga vietējā elite, kas bija cēlusies no lietuviešiem. Taču šī elite aizvien vairāk atsvešinājās no saviem zemākās kārtas tautiešiem un pakāpeniski pārtrauca lietot lietuviešu valodu. Tieši šis laiks, 15. un 16. gadsimts, bija arī laiks, kad dzimbūšana pa īstam nostiprinājās Latvijas jeb Livonijas teritorijā. Vērts gan pieminēt, ka līdzīga situācija bija arī visās citās šī reģiona valstīs, ar vienīgo izņēmumu Zviedrijā. Dažās valstīs gan nebija šīs atšķirības starp valdošās kārtas un zemnieku kārtas valodu, taču tika piemēroti citi faktori, kas ļāva valdošajai kārtai norobežoties no saviem pārvaldāmajiem. Piemēram, poļu augstmaņi pat izdomāja sev īpašu izcelšanās teoriju, kas izvērtās par veselu ideoloģiju un dzīvesveidu, sauktu par sarmatismu. Tajā tie uzskatīja, ka poļu augstmaņi, saukti par šļaktičiem, patiesībā ir cēlušies no senajiem stepju jātniekiem sarmatiem. Tādējādi tie ar pilnām tiesībām pārvalda apkārtējos zemniekus, kuriem nesot šīs sarmatu izcelsmes, pat ja viņi lieto vienu valodu ar tiem. Šī izcelsmes teorija nebalstījās īstos vēstures faktos, taču ļāva poļu augstmaņiem tajā laikā mākslīgi izcelt savu it kā dišciltīgo izcelsmi. Patiesībā sarmatiem nebija nekādas saistības ar poļu augstmaņiem, jo tā bija sena irāņu cilmes valodā runājoša tauta, kura bija iznīkusi jau ilgu laiku pirms augstmaņu un zemnieku kārtu izcelšanās Polijā. Līdzīgas teorijas par svešzemju izcelsmi tobrīd bija izplatītas daudz kur Eiropā. Daudzi vēlējās sevi saistīt ar antīkajos avotos pieminētajiem etnosiem un izdomāja visdažādākos veidus, kā pamatot šādu izcelsmi. Par šo tēmu plānoju pastāstīt vairāk kādā no nākamajiem raidījumiem. Lietuviešu augstmaņi sākotnēji bija iecienījuši versiju, ka patiesībā ir cēlušies no romiešiem, jeb no mītiskā romiešu valdnieka Palemona, kurš mūsu ēras sākumā esot ieradies Lietuvā ar saviem tautiešiem. Tomēr vēlāk polonizācijas procesā arī daudzi lietuviešu valdnieki sāka pārņemt versiju par sarmatisko izcelsmi.
Iepriekš jau tika pieminēts, ka Lietuvas Diškunigaitijā agrīnajos gadsimtos par galveno valsts pārvaldes un kancelēs rakstu valodu kļuva rutēņu, austrumslāvu rakstu valoda, kas bija tuvāka valodai, kuru lietoja Baltkrievijas un Ukrainas teritorijā. Bet kad Lietuvā pa īstam sāka rakstīt lietuviski? Izrādās pirmā lietuviešu literatūra radās aptuveni tajā pašā laikā, kad pirmās grāmatas latviski. Pirmā lietuviski izdotā grāmata, par kuru mums ir saglabājušās ziņas, ir no 1547. gada. Tas bija pirmais kateķisms lietuviešu valodā. Uzskata, ka pirmā latviski izdotā grāmata ir no 1525. gada, lai gan daži to apšauba, jo nav saglabājies neviens šīs grāmatas eksemplārs. Pirmā latviešu grāmata, kura tiešām pierādāma, ir no 1585. gada. Tā kā jebkurā gadījumā varam teikt, ka pirmās grāmatas latviešu un lietuviešu valodā šķir vien pārdesmit gadu. Šīs grāmatas veidojās reformācijas rezultātā. Vienīgā atšķirība šajā gadījumā ir tā, ka pirmo latviešu grāmatu sarakstīja vācieši, bet pirmo lietuviešu grāmatu sarakstījušais Mārtiņš Mažvīts ir bijis lietuvietis. Līdzīgi arī ar pirmajām vārnīcām, kuras gan latviešu, gan lietuviešu valodai iznāca 17. gadsimta pirmajā pusē. Runājot par grāmatām, kuras nebija saistītas ar baznīcu un raksturojamas kā sekulāra literatūra, tāda lietuviešiem tāda izdota 18. gadsimta pašā sākumā, un tas bija Ezopa fabulu tulkojums. Latviešiem sanāca gaidīt nedaudz ilgāk, bet 1774. gadā tika izdota pirmā latviešu sekulārā grāmata, kura tajā pašā laikā pretendēja arī uz zinātnisko literatūru. Tā bija vecā Stendera izdotā augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas, kas būtībā bija kas līdzīgs enciklopēdijai. Savukārt lietuvieši savu pirmo zinātnisko grāmatu sagaidīja ap 1831. gadu. Tā bija Jurģa Pabrēža izdotā ģeogrāfijas grāmata. Latvieši turpretī bija aktīvāki uz savu laikrakstu izdošanu. Tā jau 1822. gadā dienas gaismu ieraudzīja pirmais latviešu avīžu izdevums. Lietuviski pirmā avīze tika izdota Amerikas Savienotajās valstīs, nevis Lietuvā. Tas bija 1879. gadā, kur to izdeva lietuviešu emigranti un to sauca Gazeta Lietuviška. Pirmā Lietuvā izdotā avīze bija Aušra 1883. gadā. Kopumā varētu teikt, ka nacionālā atmoda Latvijā iesākās agrāk nekā Lietuvā. Galvenokārt tādēļ, ka Lietuvā 19. gadsimtā bija aizliegta latīņu burtu druka. Arī dzimbūšana Lietuvā tika atcelta aptuveni 40 gadus vēlāk nekā lielākajā daļā Latvijas, izņemot Latgali, kurā tā tika atcelta tajā pašā laikā, kad Lietuvā. Lietuvā gan bija viens izņēmums – neliela valsts daļa aiz Nemūnas upes, kura atradās nevis Krievijas impērijas, bet gan Vācu impērijas, precīzāk Prūsijas sastāvā. Tur dzimtbūšanu atcēla jau ap 1810. gadu, tā kā pat 7 gadus agrāk nekā Kurzemē un 9 gadus agrāk nekā Vidzemē. Šis reģions, saukts par Mazo Lietuvu, lai gan veido vienu mazu daļu no kopējās Lietuvas, bija vēsturiski ļoti nozīmīgs Lietuvas nacionālās atmodas laikā, jo tieši šī bija vieta, kur tika iespiestas lietuviešu grāmatas, un vēlāk kontrabandas ceļā ievestas Krievijas impērijā, kur atradās lielākā Lietuvas daļa. Dzimtbūšanas atcelšana vistiešākā veidā bija saistīta ar lietuviešu un latviešu nacionālo atmodu, bet kādu gan lomu tajā spēlēja lietuviešu augstmaņi, kuri lielākoties vairs nerunāja lietuviski. Lietuvas augstmaņu pakāpeniskā pārēja uz poļu valodu iesākās ap Krēvas unijas laiku, kuru noslēdza 1385. gadā ar nolūku nodibināt Lietuvas un Polijas savienību.
Lai gan teorētiski abām valstīm šajā savienībā bija jābūt vienlīdzīgām, Polija ieguva lielāku teikšanu nekā Lietuva. Pirmkārt, Polija bija kā karaliste, bet Lietuva kā kunigaitie, ko latviski labāk varētu iztulkot kā hercogisti. Jāpiemin gan, ka šīs unijas rezultātā par Polijas karali, apsolīdams kristīt visus lietuviešus, bija kļuvis lietuvietis Jagailis. Taču tas nenozīmē, ka viņš Polijas tronī īstenoja Lietuvai labvēlīgus lēmumus. Viņš pat visādi bremzē sava brālēna Lietuvas diškunigaiša Vītauta centienus kļūt par karali un atkal padarīt Lietuvu par karalisti. Lai gan Lietuva šajos laikos teritoriālā ziņā bija lielāka par Poliju, pati Polija bija cilvēku skaita ziņā ievērojami biezāk apdzīvota nekā Lietuva, pat ja pie Lietuvas pieskaitīja visas austrumslāvu zemes, ko tā bija pievienojusi. Polija agrāk nekā Lietuva bija sākusi integrēties katoliskajā Eiropā, kas nāca līdzi ne tikai ar baznīcas mācību, bet arī ar izglītības sistēmu un īpašo galmu augstmaņu kultūru. Tā rezultātā visas šīs lietas Lietuvā sāka ienākt ar Polijas starpniecību, kas 14. un 15. gadsimtā jau bija sākusi blakus latīņu valodai izmantot arī savu nacionālo valodu. Galvenais Lietuvas Polijas unijas valdības centrs bija Krakovā, vēlāk Varšavā. Visi šie fakti spēlēja par labu tam, ka uz poļu valodu sāka skatīties kā uz prestižu valdnieku valodu. Kā rezultātā Lietuvas augstmaņi sāka pāriet uz tās lietošanu arī savā ikdienas dzīvē. Uz lietuviešu valodu sāka skatīties vairāk kā uz zemnieku valodu. Jāsaka gan, ka lietuviešu augstmaņi, pat runādami poliski, tomēr saglabāja savu atsevišķo identitāti un sevi par poļiem īsti neuzskatīja. To varētu salīdzināt piemēram ar angļu un īru situāciju. Abas tautas runā galvenokārt angļu valodā, tomēr neuzskata sevi par vienu tautu. Tā piemēram, Polijas un Lietuvas Savienības statūti skaidri noteica, ka poļu augstmaņiem ir aizliegts iegūt zemi Lietuvā. Vēl, kad 1569. gadā tika noslēgta Ļubljanas unija, kas Lietuvu un Poliju apvienoja vienā valstī, daudzi Lietuvas augstmaņi jutās nodoti, jo bija spiesti atdot lielus zemes gabalus mūsdienu Ukrainas teritorijā. Kā arī poļiem tīri skaitliskā ziņā bija lielāka teikšana šajā savienībā, jo valsts kopējā parlamentā, Seimā, bija vairāk Polijas nekā Lietuvas pārstāvju. Lietuvieši turpretīm bija izstrādājuši īpašus savus statūtus, kuri noteica, ka jebkurš kopvalsts likums, kurš ir pretrunā ar šiem statūtiem, var tikt atzīts par spēkā neesošu kopvalsts Lietuvas daļā. Tāpat pastāvēja atsevišķa Lietuvas kase, armija un tiesa. Varētu teikt, ka visu kopvalsts pastāvēšanas laiku notika tāda kā slēpta cīņa par ietekmi starp Polijas un Lietuvas aristokrātiem. 17. gadsimta karos daļa Lietuvas aristokrātijas pat pārgāja Zviedrijas pusē, kad Zviedrija iebruka abu tautu republikā. Tas gan vēlāk nenāca tiem par labu, jo Zviedrija šajā karā beigās tika padzīta. Tas viss izbeidzās pēc abu tautu republikas sadalīšanas starp Krieviju, Prūsiju un Austriju. Pēc šīs sadalīšanas Lietuvas zemnieku stāvoklis īpaši neizmainījās, bet tas pasliktinājās pēc 2 poļu un lietuviešu muizniecības sacelšanās mēģinājumiem, jo tieši šo sacelšanos rezultātā tika aizliegta lietuviešu druka. Tas gan galvenokārt bija darīts ar mērķi mazināt poliski runājošās aristokrātijas ietekmi jaunajās Krievijas impērijas rietumu zemēs, taču rezultātā cieta arī lietuviešu zemnieki. Būtībā tieši tajā laikā, kad Latvijā iesākās plaša tautiskā atmoda, kuras laikā brīvi tika iespiesti darbi latviski, Lietuvā to varēja darīt tikai nelegālā kontrabandas ceļā, kas kavēja vietējo zemnieku izglītību. Lietuviešu zemnieku un galvenokārt poliski runājošās lietuviešu muizniecības attiecības bija saspringtas. Vēsturiskie pieraksti liecina, ka muiznieku attieksme pret zemniekiem Lietuvā bija tikpat nežēlīga, kāda bija vācu muiznieku attieksme pret latviešu zemniekiem.
Protams, tāpat kā Latvijā, bija arī savādāki mužnieki ar cilvēcīgu attieksmi, kuri arī centās uzlabot savu zemnieku dzīvi. Tie atbalstīja to izglītību un dažkārt arī atbrīvoja no dzimbūšanas stāvokļa vēl pirms oficiālā dzimbūšanas atcelšanas brīža. Lietuviešu atmodas laikā vietējās mužniecības pārstāvji rīkojās dažādi. Bija atsevišķi augstmaņi, kuri sāka apgūt lietuviešu valodu un centās atkal apvienoties ar saviem ļaudīm, taču bija arī daudzi, kuriem nepatika šis process, un tie pat atklāti nostājās pret Lietuvas kā nacionālas valsts izveidi. Daudzi no viņiem šajā brīdī izvēlējās par labu poliskajai identitātei, nevis lietuviskajai. Iemesli tam bija dažādi. Viens no iemesliem bija tas, ka jaunā Lietuvas valsts plānoja radikālu zemes reformu un lielo muižu sadalīšanu zemniekiem, kas apdraudēja mužniecības iepriekšējās privilēģijas, līdzīgi kā tas notika arī Latvijā. Otrais bija tieši nacionālais jautājums. Lietuviešu nacionālās atmodas kustība tiecās atjaunot Lietuvas valsti galvenokārt lietuviešu nacionālajās robežās, līdzīgāku kā tā bija Mindauga valdīšanas laikā, un nevis 15. gadsimta lielo Lietuvas diškunigaitību, kas bija iezīmējusi imperialistiskās Lietuvas zelta laikus. Daudz tuvāk šādas atjaunotas lielvalsts idejai bija Polija, kura patiešām tiecās pārņemt bijušās Lietuvas diškunigaities zemes mūsdienu Baltkrievijas un Ukrainas teritorijā. Polijas valsts tiem bija tuvāka arī tīri valodas ziņā. Ja nacionālajā Lietuvā viņi sagaidīja poļu valodas ierobežošanu un zināmu necieņu pret mužnieku kārtu, tad Polijā viņi varēja izvairīties vismaz no daļas šo nepatikšanu. Taisnības pēc gan jāpiemin, ka arī pašā Polijā ne visi bija sajūsmā par seno Polijas aristokrātiju, jo kā nekā ar savu īpašo sarmatisma ideoloģiju tie bija atsvešinājušies no lielākās Polijas sabiedrības daļas. Daudzi reformisti un daļa sabiedrības vainoja šļahtas savstarpējās ķildas, liberum veto tradīciju un politisko nespēju vienoties kā vienu no galvenajiem Polijas-Lietuvas kopvalsts sabrukuma cēloņiem. Bet vismaz Polijas valstī poļu valoda netika ierobežota, tāpēc polonizētie Lietuvas mužnieki nejutās sociāli apdraudēti valodas dēļ. Lietuvas augstmaņu ceļi 20. gadsimta sākumā bija ļoti dažādi. Tā piemēram, vienas augstmaņu ģimenes pārstāvis Staņislavs Narutavičs kļuva par vienu no 20 Lietuvas neatkarības akta parakstītājiem. Viņš bija vienīgais aristokrātijas pārstāvis, kurš piedalījās šī akta parakstīšanā. Toties viņa brālis Gabriels Narutavičs pieņēma polisko identitāti un vēlāk kļuva par pirmo Polijas prezidentu. Viņš gan tika noslapkavots pavisam drīz pēc tā, kad kļuva par prezidentu. Vēl spilgts lietuviešu aristokrātijas piemērs ir Jūzefs Pilsudskis, kurš slavens ar to, ka bija atjaunotās Polijas republikas autoritīvais līderis. Lietuvas vēsturē viņš gan ierakstīts negatīvā veidā, jo tieši viņa valdīšanas laikā poļu karaspēks ieņēma Lietuvas galvaspilsētu Viļņu. Tā rezultātā Viļņa kopā ar tās tuvāko teritoriju tika ar varu atdalīta no jaunās Lietuvas valsts. Tās vietā tika nodibināta atsevišķa Viduslietuvas republika, kura vēlāk tika iekļauta Polijas valstī. Lietuva Viļņu atguva tikai pēc Padomju Savienības uzbrukuma Polijai. Tā kā šīs lielākoties poliskotās Lietuvas aristokrātijas loma Lietuvas vēsturē ir ļoti neviennozīmīga. Nevar noliegt, ka daļa tās pārstāvju saglabāja lietuviešu identitāti un iekļāvās atjaunotajā Lietuvas valstī. Taču liela daļa vecās mužniecības palika poļu identitātē un bija skeptiski vai pat naidīgi noskaņoti pret nacionālās Lietuvas ideju. Daļa darbojās, lai to nepieļautu, un pat piedalījās militārās operācijās pret jauno Lietuvas valsti. Un vēl vērts pieminēt, ka gandrīz neviens no lielajiem lietuviešu valdniekiem tā arī beigās neatgriezās pie lietuviešu identitātes. Ja kādi no vecās aristokrātijas reāli atgriezās pie Lietuvas, tad tie pārsvarā pārstāvēja mazo aristokrātiju. Secinājumi. Šajā stāstā redzējām labu piemēru tam,
kā varēja risināties alternatīvi vēstures notikumi, ja tālajā 13. gadsimtā kādam no vietējiem valdniekiem, piemēram Viestardam, Namejam vai Visvaldim, būtu izdevies apvienot visas Latvijas teritoriju apdzīvojušās baltu ciltis un atsist ienākošo krustnešu uzbrukumus. Protams, mēs nekad nevarēsim droši pateikt, kā būtu, ja būtu. Taču lietuviešu vēsture ir tuvākais, ko varam atrast šādas alternatīvas izskatīšanai. Lietuvieši atradās līdzīgā ģeogrāfiskā novietojumā, runāja līdzīgā valodā, piekopa līdzīgu ticību un ļoti iespējams bija ar līdzīgu sabiedrības modeli un pasaules skatījumu kā zemgaļi, kurši, sēļi un latgaļi. Kā jau šeit redzējām no lietuviešu piemēra, savas valsts izveide un uzvara pār iebrūkošajiem krustnešiem vēl negarantēja radikāli atšķirīgu tautas vēstures gaitu no tās, kādu pieredzēja latvieši un to senči. Jā, nevar noliegt, ka lietuviešiem daudz agrāk kā latviešiem izdevās izveidot savu valsti, izaudzēt spēcīgu valdnieku un disciltīgo kārtu, kā arī gūt lielus panākumus cīņās pret visiem apkārtējiem kaimiņiem. Taču, neskatoties uz to, laika posmā no 15. gadsimta līdz pat mūsdienām, latviešu un lietuviešu absolūtais vairākums nodzīvoja ļoti līdzīgos apstākļos. Un bija pat daži aspekti 19. gadsimtā, kuri padarīja lietuviešu dzīvi grūtāku nekā latviešu dzīvi. Lietuviešu augstmaņu kārta bija ļoti atsvešinājusies no savas tautas, un bieži vien spēlēja līdzīgu lomu kā vācu mužniecība latviešu vēsturē. Lai gan šie lietuviešu augstmaņi nebija svešas izcelsmes, tie izvēlējās pāriet svešā valodā un turēja lietuviešu zemniekus smagos dzimbūšanas apstākļos, kas ar laiku aizgāja tik tālu, ka nemaz tik daudz vairs neatšķīrās no verdzības. Par spīti savādākajai vēstures pieredzei, īsta lietuviski runājoša lietuviešu nacionālā inteliģence ar visu no tās izrietošajām sekām sāka veidoties vien 19. gadsimta otrajā pusē, tajā pašā laikā, kad tāda veidojās pie latviešiem. Varētu pat teikt, ka sākotnēji latviešu nacionālā inteliģence veidojās aktīvāk nekā lietuviešiem. Lai gan pirmā īstā latviešu valsts nodibinājās vien 20. gadsimtā, kas ir daudz vēlāk nekā lietuviešu valsts, tās abas 20. gadsimtā ne teritorijas, ne ekonomikas, ne kultūras ziņā īpaši neatšķīrās viena no otras. Dažos ekonomikas un izglītības rādītājos pat varētu teikt, ka Latvija bija pat priekšā Lietuvai. Vismaz, ja runājam par 19. gadsimtu un 20. gadsimta pirmo pusi. Kopumā ar šo vēlos teikt, ka nav vērts fantazēt par savādāku vēsturi. Labāk mācīties novērtēt to, kas patiešām bijis. Pat ja dažkārt latviešu vēsture liekas skarba un neglaimojoša, ir jāatceras, ka nav vērts to vienmēr mērīt pēc mūsdienu priekšstatiem par nācijām un to veidošanos. Pat it kā tumšākajos Latvijas vēstures posmos varam atrast ko interesantu un no tā mācīties. Nav jāvairās pieņemt un izzināt visu mūsu gadsimtiem seno vēsturi, arī to, kas risinājās pēc Livonijas valsts izveides un pirms latviešu nacionālās atmodas. Nav jēgas strīdēties ar lietuviešiem vai kādu citu tautu par to, kam vēsturiski gājis labāk. Galvenais spēt šodien kopēji mācīties no savām vēsturiskajām kļūdām un smelties iedvesmu no iepriekšējiem panākumiem. Tas arī būtu viss par šo tēmu. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par Lietuvas vēsturi un to, kā tavuprāt būtu varējusi attīstīties Latvijas vēsture, ja tālajā 13. gadsimtā vietējās baltu ciltis būtu apvienojušās un izveidojušas savu valsti. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kas radušies par šo tēmu. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied uz pogas patīk un padalies ar to tālāk. Tāpat vari abonēt šo kanālu vai izteikt savu atbalstu Buy Me a Coffee lapā zem šī video apraksta, ja vēlies finansiāli atbalstīt šī kanāla darbību. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!